mēs uztaisījām pirmo prototipu. Un tu pastāsti, ka tu esi brāļa maz dēls. Un cilvēki jau kaut kādā metafiziskā, enerģētiskā līmenī uztver, par ko es stāstu. Tas ir stāsts par atbildību. Tas nav vienas dienas, vienas sezonas vai viena modes trenda vilnis. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Mans vārds ir Toms Ērenpreis. Es esmu Ērenpreis darbnīcas vadītājs, un mēs ražojam brīnišķīgus pilsētas velosipēdus. Tie ir velosipēdi, kas ir radīti Latvijā. Tie ir klasiski moderni velosipēdi. Protams, tas sākumā likās, ka tas būs daudz vienkāršāk. Nezinu, salīdzināt ar rakšanu, un tu saproti, ka jārok vēl 3-4 dziļāk, lai tu dabūtu ārā to kvalitāti, kā tev gribās. Tas ir grandiozs darbs, grandiozs projekts, kas ir izdarīts. Vēl šodien, ieraugot kādu senu velosipēdu Ulmaņa laikus piedzīvojušie, iespējams to nosauks par Ērenpreisu. Un nav brīnums, pagājušā gadsimta 20. gados Gustava Ērenpreisa izveidotā rūpnīca kopumā saražoja vairāk kā 200 000 velosipēdu, pirms Otrā pasaules kara aizņemot pat 70% Latvijas tirgus. Cilvēkiem ļoti patika, un tas bija tāds status lieta, un tā bija ļoti vērtīga lieta. Ne tikai Ērenpreis, bija arī daudz citi ražotāji Latvijā, un tas bija tāds milzīgs industriāls velo bums. Rīgā bija 5 fabrikas, kas ražoja velosipēdus pirms Otrā pasaules kara. Rīgas veloceliņu kopgarums bija garāks nekā Rīgā vēl dažus gadus atpakaļ, vēl gadu atpakaļ, man liekas. Un tāpat šajā laikā bija 400 000 iedzīvotāji tikai. 75 gadus vēlāk Rīgā atkal ripo jauni Ērenpreisi. Un pie vainas te leģendārā Gustava Ērenpreisa brāļa mazmazdēls Toms Ērenpreis. Savu pirmo vēsturisko velosipēdu viņš atjaunoja 15-16 gadu vecumā, un līdz ar to arī āķis bija lūpā. Turpinājumā viss kļuva arvien nopietnāk. Kad mēs ar draugiem sākām to lietu, tad īsti mēs par manu uzvārdu nedomājām. Sākām kā radošā apvienība darbnīca, un 3 puiši mēs skrūvējām, slīpējām no sākuma velosipēdus paši priekš sevis, tad priekš draugiem, un tad tā reakcija par to, kā daudz cilvēku, lielākā daļa cilvēku bija aizmirsuši, ka kaut kas tāds Latvijā ir bijis tāda vērtība, un tas tā arī pamazām attīstījās, jo jau diezgan ātri, jau mēs kaut kādu gadu pusotru pēc tam, ka mēs jau bijām sākuši to darīt, mums varētu sākt, jau bija privāti pasūtījumi. Būtībā tas pieprasījums pēc Ērenpreisa riteņiem arī sākās ar tiem veciem riteņiem, ka cilvēki gribēja viņus ikdienā braukt. Tas vecais ir vairāk parāds braukšanai, nevis ikdienai, un tad mēs arī sapratām, ka ir reāls pieprasījums pēc jauniem Ērenpreisa velosipēdiem. Nav mērķis atdarināt vai kopēt. Viennozīmīgi nē. Vairāk ir skatīties un iedvesmoties. Bet jaunais velosipēds ir pilnībā pārstrādāts moderniem materiāliem, modernām detaļām. Viss ir pilnīgi svaigs, bet kaut kādas atsauces mēs tomēr varam redzēt. Šajā konkrētajā gadījumā ļoti uzskatām var redzēt, ka tas Ērenpreisa rāmītis ir saglabāts un tās lietu un detaļu pamatīgums. Piemēram, tas ir ādas sēdeklis, kas ies ļoti ilgi. Un pēc gadiem 70 droši vien. Tad tas beņķis izskatīsies šitā, bet viņš nebūs sadrupis pavisam. Toms atzīst, ka lielāko iedvesmu viņš rod tieši Latvijas laika meistaru darba pamatīgumā. Restaurācijas procesā viņš gluži vai uzsūcis tā laika pieeju savam arodam. Tu jauc ārā un skaties un mēri un saproti, cik pamatīgi tā lieta ir izveidota. Tā individuālā meistarība, kas bija pirms Otrā pasaules kara vispār amatniecības līmenis, tas jau
Es nezinu, vai atgriezīsies vairāk. Tas ir arī milzīgs iedvesmas avots, un tā ir nemitīga atgriešanās pie tā, kad mums vajag izstrādāt jaunu lietu jauniem velosipēdam, bet visu laiku atgriezies un domā, kā viņi darīja tad. Ehrenpreis vārds kā tāds, tas ir nedaudz vāciskots lībiešu uzvārds, kas ir preisis. Un Ehrenpreis tā ir goda cena, goda alga. Tā ir milzīga atbildība, un ar to mēs ikdienā strādājam un cenšamies to piepildīt. Par atjaunotā Ehrenpreisa galveno likumu Toms noteicis bez kompromisa kvalitāti, savā komandā pulcējot meistarus, kuri kvēli pastāv par šo mērķi. Tā ir mūsu uzņēmuma politika, un ja sāk jauns darbinieks strādāt, tad mēs viņam pasakām, mums skrambas un brāķi, un tā gan drīz līdz galam mums nedara, mums nepatīk. Un pie tā, pie augstas kvalitātes arī ātri pierod. Mēs patiešām uz kompromisiem neizējam, un arī jaunus divriteņus projektējot, mēs esam, tā sakot, skaļi diskutējuši par it kā sīkumiem, par kādu skrūvīti, vai viņai tur ir jābūt un cik viņai lielai ir jābūt. Vai tas mūsu asketiskais dizains, vai mēs ņemam mazāku skrūvīti, tāpēc, ka tā ir smukāka, vai lielāku, tāpēc, ka tā ir izturīgāka, kur ir tas, kur atdurās tas asketisms pret to bezkompromisa tehniku. Mūsdienās cilvēki vēlas ietaupīt, nopērk kaut ko lētāku, un tad vēlāk saprot, kādēļ divritenis, šajā gadījumā divritenis bija lētāks, jo taupīja uz kvalitāti, uz materiālu. Es jau sen kā vairs nevaru uzkāpt uz lētu divriteņu. Atšķirībā no senās Ehrenpreisa rūpnīcas ziedu laikiem, kad tajā strādāja 400 cilvēku un viss tika izgatavots uz vietas, mūsdienās ražošanas sistēma jau ir pavisam cita. Tagad tā globālā ražošana notiek tā, ka tie ir daudzi mazi, teiktu, angāriņi, vai tādas tik mazas darbnīcas, kā mēs esam, salīdzinoši mazi, kas visi ražo kaut kādu vienu detaļu. Un tas būtībā pasaulē šobrīd arī tā ir tendence, kad visi specializējas uz kaut ko vienu. Viens ražo dubļu sargus tikai, viens ražo rumbas tikai, spieķus tikai, aplokus, riepas. Katrs specializējās līdz izcilībai. Ir, protams, arī tādas lielās, bet tās jau ir cita līmeņa masu produkcija, kur mēs varam nopirkt droši vien lielveikalā. Cita filozofija. Ehrenpreis gadījumā ir tā, ka visas detaļas ir ražotas tieši priekš mums, abrīnojamā kārtā, ja priekš tik mazas sērijas. Tas nemaz tik viegli nav iespējams. Rāms nāk no Taivānas, no vienas no pasaulē labākajām rāmu fabrikām, kas ir pēc mūsu rasējumiem precīzi izgatavotas. Mēs meklējam un skatāmies, lai tās detaļas ir vislabākās un tieši tā, kā mēs esam izdomājuši. Un tas nebūtu nav viegls process. Prieku man rada, kas redz Ehrenpreisa velosipēdu braucam ielā. Un cik skaisti, ne? Alsiņi brauc arī. Tas ir rīktīgs prieks. Jā. Inga Alsiņai brauc. Ehrenpreisa velosipēdu brauc Rīgā, Viļņā, Tallinā, Pēterburgā, Maskavā, Stokholmā, Berlīnē, Vācijas dienvidi pilsētas Austrijā, Londonā, arī nedaudz Norvēģijā, un tad pat ir ASV, Singapūra un vēl Spānija. Tā kā Eiropā daudz kur un arī pat ASV un Singapūrā. Par to eksporta izplatību mēs nesagaidījām, ka tas tik plaši aizies, kad arī tik plaša geogrāfija tiks uzreiz aptvērta. Tāda ambīcija ir bijis no pašiem sākumiem. Bet mūsu kļūda bija tāda, ka sākumā mēs domājam, ka produkts pats tirgosies. Un tas tā nav. Ir jāprot pārdot. Un tas latviešiem bieži vien ļoti piekliboja. Latvieši ļoti labi meistari. To pārdošanu mums vēl ļoti daudz jāmācās. Jāatzīst, ka ļoti daudz spēlē šis stāsts par to, ka tas nav no gaisa pagrābts un pēkšņi izdomāts, ka tam ir diezgan pamatīga pārmantojamība, ka tas atspoguļo cita laikmeta pat vērtības un pieeja. Tas stāsts ir jāstāsta, un tas strādā
gan pie mums, gan arī braucot izstādēs, cilvēki ir ļoti pārsteigti. Un būtībā pat Latvijas vēsturī mēs caur šo Ehrenpreisa stāstu varam ļoti labi izstāstīt, kā bija tad, kā ir tagad, un ka mēs esam šo ideju atjaunotāji. Mēs atjaunojam šīs kvalitātes, šīs vērtības. Mēs esam izvēlējušies pat grūtāko ceļu, kā man daži eksporta eksperti saka, ka tas, ka tu sevi pozicionē kā produktu no Austrumēropas, tas jebkurā gadījumā ir garākais ceļš. Un mēs to esam apņēmušies un tā lēnām pamazām mēs ļoti lepni stāstam, no kurienes mēs esam, kāpēc mēs esam no šejienes un kāpēc ir radies tieši šāds velosipēds. Mērķis ir tāds, lai Ehrenpreisa būtu tāda pamanāma odziņa pilsētas velosipēdu skatuvē Eiropas mērogā. Nu, tā, katrā lielākā pilsētā viņi zina, tur ir savus brendus, bet jā, tas ir viens tāds interesants kaut kas. Mērķis ir nedaudz atšķirties ar tādu dizainisku ambīciju. Eiropas velosipēdu tirgus ir kaut kādi aptuveni 35 miljoni velosipēdu gadā. Nu, pēc 10-15 gadiem mēs varētu 1% aizķerties. Nav jau tādas lietas kā iedvesma vai mūza. Tas viss, ir iedvesma vai mūza, bet viņi rodas tikai daudz strādājot. Būtībā no šī darba kustinot to darot un es domāju, ka Ehrenpreisa viennozīmīgi ir stāsts par to, ka tas ir 5-10 gadu darbs, un tikai tagad es jūtu, kad ir sākums. Teiksim tā, ka par to un viennozīmīgi Latvija var. Ehrenpreisa ir 20-30 gados pierādījis, ka var, un es domāju, ka arī pierādīs tā turpmāk.